Sveiki! Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītāja Ieva Jāgere kādā sieviešu žurnālā ir pavēstījusi, ka viņa lūk komandu un darbiniekus, izmantojot ar numeroloģijas palīdzību. Varētu padomāt, kas nu tur īpašs. Katram cilvēkam gal galā ir tiesības uz dažādām dīvainībām. Viens apkarās ar talismaniem un amuletiem, otrs tic dvēseļu pārceļošanai, trešais iet pie zīlnieces, ceturtais meklē astrologu palīdzību, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītāja, valsts iestādes darbiniekus piemeklē ar numeroloģijas palīdzību. Taču ir divas lietas, kas šo te atgadījumu padara īpašu. Pirmkārt, cilvēks savā privāta biznesā, kurā viņš riskē ar savu personisko naudu un mantu, var darīt visu, ko vēlas. Viņš var zīlēt pareizos biznesa lēmumus vistu iekšās vai buļļa izkārnījumos, vai kā tajā anekdotē, kad večiņu no rīta paceļ vecītim segu un skatās, uz kuru pusi krāniņš guļ, un tad attiecīgi rīkojas. Ar vārdu sakot, ja Ieva Jāgere savā privāta biznesā tāpat rīkotos atbilstoši krāniņa virzienam, nekāda iebilduma. Cilvēki grib viņa brīva, cilvēki grib ar viņu debesu valstību. Bet nē, Ieva Jāgere ar šādiem te īpatniem paņēmieniem izvēlas darbiniekus Latvijas Republikas valsts iestādē, kuras darbiniekiem, kuri tiek izvēlēti ar šādām te īpatnām metodēm, nevis Ieva Jāgere personiski maksā algu no saviem līdzekļiem, bet gan no valsts budžeta nodokļu maksātāju līdzekļiem. Vēl vairāk, lai gan Latvijas Republikas satversmē ir viss, kas ierakstīts par to, kā tur visi cilvēki esot vienlīdzīgi, bla, 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 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, atbilstoši tā direktoras nostājai, ir cita nostādne. Ir ārkārtīgi svarīgi, vai jūs esat dzimis pareizajā datumā, kas atbilst Ievas Jāgeres personiskā numerologa viedoklim. Ja esat dzimis pareizā datumā, viss jums kārtībā. Ja neesat, meklējiet laimi kaut kur citur. Atkārtoju vēlreiz, tā ir Latvijas valsts iestāde. Ja šādām Ievām Jāgerēm dotu vaļu, tad droši vien arī Latvijas valsts augstākās amatpersonas tiktu izvēlētas un Saeimas deputāti tiktu vēlēti atbilstoši dzimšanas datumam. Ir pareizais datums, ok, nav pareizais datums, nekas tev te nav darāms. Lūk, tā ka pats par sevi tas ir diezgan saudabīgi, maigi izsakoties. Un ja mums būtu izlēmīgs ekonomikas ministrs un ministra prezidents, jau pirmdien Ieva Jāgere varētu doties meklēt laimi ar savām numeroloģijas zinībām kaut kur citur. Taču ir vēl otra lieta. Kā jau atkārtoju, cilvēks var mēģināt atrast tādus dzīves vadoņus, kādus vien viņš vēlas. Bet Ievas Jāgeres gadījumā ir runa par absolūtu, apstulbinošu stulbumu. Stulbumu visaugstākajā pakāpē. Jo ir jābūt neaptverami stulbam, lai kaut ko šādu publiski stāstītu žurnāla intervijā. Tas, ka cilvēks ir tik neglābjami tups, ka viņš nesaprot, ka strādājot par atbildīgas iestādes vadītāju, šādas metodas ir nepieņemamas. Bet ja reiz viņš tās izmanto, ka par tām nekādā gadījumā nedrīkst publiski lielīties,
Ar vārdu sakot, ja Ievas Jāgeres numeroloģija dotu izcilus rezultātus, ok. Bet ja Ieva Jāgere ir tik stulba, lai ar šīm metodēm un to izmantošanu lielītos, lai atklāti paziņotu, jā, mūsu iestādē, valsts iestādē cilvēki tiek pieņemta darba atbilstoši dzimšanas datumam, tad tur nu vienkārši ar kāju pa pakaļu nekavējoties. Un pēc tam būtu interesanti uzzināt, vai Ievai Jāgerei numerologs to būtu pareģojis vai ne.